Latvijas valsts meži ik gadu iestāda aptuveni 20 miljonus koku stādu. Tikai Jēkabpils novadā vien paredzēts iestādīt mežu gandrīz 650 hektāru platībā. Jauns mežs parasti sākas ar atjaunošanas cirsmu, kurā mēs sagatavojam augsni, lai nākotnes stādiņam būtu labāki apstākļi. Mēs stādam ne tikai certificētus, arī selekcionētus stādus, kas jau mūsu selekcionāri jau vairāk nekā 50 gadi Latvijā ir tiešām ļoti izcili stādiņi, kas visā pasaulē augsti kotējas. Strādājot ar lāpstu vai stobriem, vienas dienas laikā iespējams iestādīt ap 1200 stādu. Savukārt, lai apmežotu 1 hektāru, nepieciešami 1800 stādu. Mēs strādājam vai ar lāpstām, vai ar stobriem. Ar stobriem stāda ietvaru stādus, dotajā platībā tie tiek stādīti bērzi ietvari. Ja ir kaļsakņi, tad tiek stādīts ar lāpstu. Mežu stādīšana notiek arī mašinizēti. No šogad plānotās meža atjaunošanas platības uzņēmums paredz vairāk nekā 1100 hektārus apmežot tieši šādā veidā. Vēl 464 hektāri tiks atjaunoti, izmantojot mašinizētu sēšanu. Saskaņā ar likumu mežs jāatjauno 5 gadu, jeb 60 mēnešu laikā pēc cirtes. Latvijas valsts mežu Dienvidlatgales reģionā šis process parasti tiek paveikts ātrāk. Šite mežs jau tika nocirsts pagājušā gada ziemā. Rudenī mēs šeit sagatavojam augsni ar ekskavātoru pacilas veidojot. Pērnējā gadā Sijā Latvijas valsts meži nocirta 19,2 tūkstošus hektāru, taču atjaunoja 20 tūkstošus hektāru. Šāda pozitīva bilance panākta, jo tiek apmežotas arī lauksaimniecības zemes, ne tikai izcirstās platības. Pēc valsts meža dienesta sniegtajiem datiem Latvijā kopumā 2024. gadā tika nocirsti gandrīz 167 tūkstoši hektāru meža, no tiem vairāk nekā 7 tūkstoši Jēkabpils novadā, kas ir vairāk nekā iepriekšējos 2 gados. 2023. gadā Latvijā kopumā tika atjaunoti 43,3 tūkstoši hektāru meža, no tiem aptuveni puse tika atjaunota stādot vai sējot, bet pārējās teritorijas atjaunojās dabiskā ceļā. Savukārt privātpersonu īpašumā esošajos mežos stādot tiek atjaunota tikai ap trešdaļa no visām platībām. Meža īpašnieka pienākumu atjaunot mežaudzi pēc cirtes nosaka meža likums. Savukārt meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi nosaka mežaudzes atjaunošanas termiņus, kritērijus un kārtību mežaudzes atzīšanai par atjaunotu. Katrīna Strode, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.